Kolumbijas un Teksasas universitātes zinātnieki pētīja gados vecākus cilvēkus, noskaidrojot, kādu ietekmi uz dzīves kvalitāti un ilgumu atstāja liekais svars. Ja cilvēkam ir aptaukošanās, ja viņš ir 65 gadus vecs vai vecāks, tad tas ir ļoti bēdīgs savienojums, uzskata zinātnieki. Pētījumā piedalījās tikai vecāka gadagājuma cilvēki, kuriem bija palielināta ķermeņa masa, bet šiem cilvēkiem nebija veselības problēmas. Diemžēl, bet daudzos gadījumos pētījumi tika pārtraukti cilvēku nāves dēļ. Daudzi no tiem, kas piedalījās pētījumā, nenodzīvoja līdz 65 gadu vecumam. Pētījums ir apjomīgs, tajā izmantoti 800,000 cilvēku dati laiku posmā no 1986. līdz 2004. gadam. Rīgā notikusi dabīgas izcelsmes saldinātāja prezentācija. Stēvijas saldinātāja saturošo produktu lietošanu uzturā kā daļa no aktīva, veselīga dzīvesveida ar pārdomātiem un sabalansētiem ēšanas paradumiem, var būt labvēlīga vairāku iemeslu dēļ. Tās patērētājiem palīdz nodrošināt sabalansētu enerģijas līmeni. Stēvijas saldinātājs neietekmē cukuru līmeni asinīs, tādēļ to saldas garšas izbaudīšanai var lietot cilvēki ar 2. tipa diabētu. Protams, nevienas citas saldvielas garša nav tik īpaša, kāda tā ir cukuram, tomēr saldinātāja ir laba alternatīva situācijās, kad cukura patēriņš ir jāierobežo veselības apsvērumu dēļ, bet saldumu tomēr vēlas. Investējot 250,000 eiro un radot 25 jaunas darba vietas, Vecrīgā Aspazijas bulvārī 32 atvēries pirmais lietuviešu zīmola ikdienas restorāns Fortes. Profesionāla apkalpošana, izsmalcināta ēdienkarte, kurā iekļaut ēdieni no dažādu pasaules valstu virtuvēm, izmantoti tikai ekoloģiski tīri produkti, nekādu ģenētiski modificēto organismu vai saldēto pusfabrikātu, kā arī demokrātiskas cenas. Tās ir galvenās atšķirības ikdienas restorāna darbībā.